Trešā noslēdzošā prezentācija būs par to, kā šo visu redz pacients. Biedrības Onko alianses valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa pastāstīs par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Tajā pētīja, kāda ir medikamentu pieejamība un piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā. Olga Valciņa, lūdzu. Labdien visiem! Patiesībā tā bija pacientu organizācija aptauja, nevis iedzīvotāju aptauja, jo zāļu tēma ir sarežģīta. Kad mēs runājam ar pacientu parasto, kurš nav mācījies, kurš nav iedziļinājies pat savā diagnozē, bieži vien mēs jūtam, ka viņš paļaujās uz sistēmu, un tajā brīdī, kad sistēma buksē, viņš sāk meklēt palīdzību, meklēt informāciju. Mēs joprojām zinām, ka informācijas uzticamas, drošas, pārbaudāmas, izsekojamas informācijas Latvijā joprojām pacientiem ir daudz par maz. Un tad pacienti meklē mūs, tos, kas ir mācījušies, tos, kas ir iedziļinājušies, un tos, kas spēj novirzīt pacientu, kurš meklē informāciju uz drošiem avotiem un uz tām vietām, kur tā informācija viņam ir pieejama. Un tieši tāpēc patiesībā tā bija manā pieredzē pirmā reize, kad visām pacientu organizācijām bija iespēja izteikties par zālēm, un tā man jāšķir pašai slaidi. Un es pajautāju Google Gemini, lai uzzīmē man bildi par tām galvenajām lietām, kas šobrīd ir pieprasījums mans Gemini bildīti. Bet faktiski mēs runājam par 3 tādiem lielajiem blokiem, kāpēc pacientiem nav zāļu. Pirmkārt, gan retajās slimībās, jo īpaši, gan onkoloģijā ir daudz tādu brīžu, kad zāļu vispār nav. Viņas nav izgudrotas. Piemēram, tad, kad man 17. gadā bija melanoma, es sāku meklēt, kas un kas bija tikko parādījušās zāles, pēc kurām 2 zinātniekiem iedeva Nobel prēmiju. Tas bija jaunatklājums imunterapija. Un zinātnes progress ir milzīgs, laiks iet uz priekšu, un tiešām joprojām mēs daudzi dzīvojam bez zālēm. Nevis tāpēc, ka mums kāds nedod sliktais, nedod budžetu vai nepiešķir zāles, tās zāles vēl nav izgudrotas, bet mēs zinām, ka būs. Jo darbs uz priekšu notiek liels. Otra lieta ir, ka zāles nav pieejamas Latvijā vispār, dažādu iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka farmācijas firmām nav intereses iesniegt, vai ir par maz pacientu skaits, nav vēl tirgus, zāles vēl nav apstiprinātas pat Eiropā, bet jau ir izgudrotas. Un trešais bloks, vissāpīgākais mums, zāles ir nonākušas līdz Latvijas tirgumu, bet pacientiem joprojām nav piekļuvis dažādu birokrātisku un citu šķēršļu dēļ, diagnostisku šķēršļu dēļ, kāpēc pacienti paliek bez zālēm. Un, protams, ka tas viss savijas kopā, un rezultāts ir viens pacients paliek bez zālēm. Un ko tad mēs gribējām saprast? Tātad 31 pacientu organizācija Latvijā atsaucās, lielākoties tās, kurām inovatīvie medikamenti ir sāpes. Tie, kuri teica, mūsu jomā šādu zāļu nav, mums tas neinteresē, tieši anketu daudz arī nepildīja un teica, ka nav, bet tātad no šīm 31 organizācijas 10 bija tieši saistīts ar onkoloģiju, un tad tur bija HIV un AIDS un diabēta, kardiovaskulārās slimības, retās slimības. Un tas, ko mēs gribējām saprast, ko pacientu organizācijas, ar ko viņi ikdienā saskaras, kādas ir tad galvenās pieejamības problēmas, un ko tad mēs kā pacientu organizācijas sakām, ko mēs varētu kopā darīt. Un tie lielie jautājumi bija, cik zāļu ir, cik pacientiem pietiek, ko pacienti dara tād, ja šo zāļu nav, kas pacientus sagaida, kādas pacientiem ir sekas, tad, ja viņi nesaņem šos medikamentus. Un tad mēģinājām arī saprast, vai eksistē kaut kādi mūsu pašu identificēti nevienlīdzības aspekti. Uzreiz man ir jāsaka tā, jau avansā uz priekšu, maz ticams, ka mēs kā pacienti šajā jomā redzam kaut ko būtiski atšķirīgu no sistēmas. Mēs redzam par ROI aprēķinu, mēs redzam par izmaksu efektivitāti, mēs redzam to, ka mēs esam pēdējā vietā Eiropā. Tas viss ir skaidrs. Un tas, kas ir tas mūsu lielākais insights, ir saprast, ko mēs paši gribam redzēt, ko mēs redzam. Tātad tas, ko mēs jau uzreiz varam teikt, ka
74% mūsu organizāciju, visas onkoloģijas, gandrīz visas reto slimību jomu organizācijas saka, jā, mūsu jomā pasaulē ir radušies jauni medikamenti, kas var izglābt dzīvību, samazināt invaliditātes procentus, palielināt iespēju cilvēkiem strādāt, nest valstī atpakaļ labumu. Tas viss ir skaidrs. Bet, piemēram, onkoloģijā šie procenti ir pat vēl augstākie. Mēs rēķinātu faktiski visās onkoloģijas jomās jauni medikamenti pasaulē ir. Un ir milzīga plaisa starp zinātni, to, kas šobrīd ir pasaulē pieejams, un to, ko saņem pacienti. Tas laiks no inovācijas līdz reālai palīdzībai cilvēkiem joprojām ir par ilgu. Un es nerunāju tikai par valsts budžetu, es runāju arī par ļoti sarežģīto un garo procesu, par zāļu apstiprināšanu, par pētījumiem. Tas process ir daudz par garu. Tajā brīdī, kad tu personīgi esi slims. Nesen runāju ar Lietuvas lielākās vēža pacientu organizācijas pārstāvi Neringu. Viņa teica, vai tu zini, Olga, kāpēc mēs dabūjām tik daudz budžeta? Viņa saka, tāpēc, ka kāds no politiķiem saslima. Jo tajā brīdī, kad tu lem par budžetu citiem, tu esi tāds abstrakts, tu domā par citiem, bet tajā brīdī, kad tu pats saproti, cik ir liela bedre, tikai tad tu saproti, ka tu neesi darījis savu darbu labi. Ko tas raksturo par sistēmu, es teikšu neko labu. Tas, ka mēs lemjam par lietām, kurās neesam iedziļinājušies, mēs norakstam to problēmu, ka vēzis vai retā slimība ir citiem, un sākam domāt un iedziļināties tikai tad, kad tas skar mūsu personīgo ādu. Nu tā. Savukārt, tātad zāles pasaulē ir. Lielajā daļā slimību ir un inovācijas iet uz priekšu, un katru gadu būs arvien vairāk jaunu medikamentu, ko pacientu organizācijas domā par to, ka cik liela pieeja šīm zālēm ir mums šeit Latvijā. Tātad 42% no mums saka slikti un ļoti slikti. Tas nav nekāds brīnums. Patiesībā mēs to arī labi zinājām. Mums pārāk daudz jomās nomirst cilvēki, kuriem nevajadzēja nomirt. Mēs iepriekš redzējām novēršamās nāves no slimībām. Pārāk daudz cilvēku nomirst tikai tāpēc, ka viņiem nav piekļuvis zālēm. Ko nozīmē novēlotu terapiju pieejamību? Tātad starp mums vismaz puse, lielākā daļa uzskata, ka zāles pie mums nonāk par vēlu. Klasiskais piemērs par vēlu nonāk ir herceptīns krūtsvēža pacientiem. 14 gadus kopš Eiropa apstiprināja šīs zāles, mēs gaidījām. Mēs vienam citam pasākumam parēķinājām, tās bija vismaz 600 sievietes gadā, kuras nomira tikai tāpēc, ka mēs laikā nevarējām palaist sistēmu. Tie ir milzīgi cipari patiesībā. Galvenais iemesls, ko mēs visi redzam un saprotam, jā, naudas ir par mazu. 87% redz problēmu budžetā. Mēs redzam, ka mēs investējam veselībā un inovatīvajos medikamentos daudz par maz, daudz mazāk nekā to dara pārējās Eiropas valstis. Un tam ir cieši sakars. Tā nav sakritība, kā profesors nu pat teica. Tā ir tieša korelācija, kas ir izmērām dzīvībās, ROI un visos citos parametros, kā mēs gribētu mērīt. Un starp mums praktiski nav tāda organizācija, kur es teiktu, ka viss ir labi, viss ir pietiekams. Tajā brīdī, kad zāles ir formāli apstiprinātas un ierēģi domā, mēs savu darbu izdarījām, mēs esam malači, zāles ir kompensējumu medikamentu sarakstā, tajā brīdī izrādās, ka līdz pacientiem šīs zāles nenonāk vienmēr, jo pastāv dažādi administratīvi un tehniski ierobežojumi, kāpēc šīs zāles pacientam būtu vai nebūtu jābūt. Vai nu tas ir diagnozes apakštips, vai nu tas ir kāds ierobežojums uz diagnozi vai ārstēšanas līniju. Bet mēs saprotam, ka patiesībā ne viss, kas ir apstiprināts, nonāk līdz pacientiem. Te mēs joprojām runājam par to, ka tas, ka zāles ir kompensējamas, nenozīmē to, ka pacientiem ir reāla piekļuve šīm zālēm. Un kas tad ir tie galvenie faktori mūsu acīs? Tās divas lielās rindiņas, 87 un 68% ir tiešā veidā saistīti ar budžetu. Tas ir mūsu viedoklis, un es domāju, ka nekādu atšķirību starp industriju un
lēmumu pieņēmējiem nav. Mēs visi redzam to pašu, ka galvenie iemesli ir budžets un finansējums. Protams, ir zināšanas un informācija. Mums joprojām gadās, ka pacientu neārstē vienmēr atbilstoši vadlīnijām tikai tāpēc, ka pacients ir trāpījies pie ārsta, kuram nav pieredze šīs specifiskās zināšanas diagnozes ārstēšanā. Tā gadās. Un tad pacientam var tikt nozīmētas kaut kādas citas terapijas pretēji vadlīnijām vai novēloti. Mēs redzam joprojām, ka nav pietiekama diagnostika, nerunājot par molekulāriem testiem, kas Latvijā ir, bet iespējams daudzās jomās netiek kompensēti vai pat nav. Un pacientiem jāmeklē par dārgu naudu, jāsūta savas analīzes uz ārzemēm, lai saprastu, kā viņiem ārstēties. Tā kā jā. Ko mēs kā pacienti sakām par to, kas notiek tad, ja nav zāļu? Onkoloģijā visbiežāk zāļu neesamība nozīmē nāvi 6 līdz 9 mēnešu laikā. Atsevišķām diagnozēm var būt mazliet ilgāk, bet lielākoties ne vairāk kā 5% bez ārstēšanas izdzīvo nākamos 5 gadus, un vēl mazāks procents, mazāk par 2, izdzīvo nākamo periodu. Pārējo diagnožu grupās visbiežāk tā ir nevajadzīga invalidizācija, kad cilvēkam tiek piešķirta invaliditāte, tāpēc, ka viņam strauji progresē slimība, kuru neārstē. Tas nozīmē, ka viņš nestrādā, viņš nenes valstī nodokļus, viņam ir būtiski kritusies dzīves kvalitāte, viņš rada valsts izdevumus citās jomās kā savi pabalsti, viņš saņem kompensējamās zāles, kas mēģina kupēt simptomus. To visu mēs redzam arī no savu organizāciju aptaujas. Mēs redzam, ka nāk liela izdevumi sociālajā pusē. Un mēs redzam, ka dzīves kvalitātes pasliktināšanās ir arī tieši saistīta ar to, kā pacients uztver gan savu valsti, kurā viņš dzīvo un ko viņš par to domā. Jo tajā brīdī, kad man ir slikti, man arī liekas, ka dzīves tāda skaista saules stariņa arī apkārt nav. Un tad, kad mēs saprotam, ka zāļu mums nav un nebūs, tad, kad mēs saprotam, ka mūsu problēma ir tikai un vienīgi mūsu problēma un nevienam vairs nav, tad mēs pārliekam šo valsts nespēju ieguldīt vismaz vidējo Eiropas līmenī uz pacientu pleciem, kuriem jau tā ir daudz izdevumu. Un to mēs te arī ļoti labi redzam, ka liela daļa pacientu ir tīpaši tie, kas ir darbspējīgā vecumā. Man ļoti žēl to senioru, kuri paši saka, vai viņu tuvinieki saka, mēs nevāksim viņam naudu, neziedosim, nepārdosim neko no saviem līdzekļiem, nemēģināsim izglābt, jo viņš jau ir vecs. Ar to diapazonu sākot no 60 gadiem. Daudzas ģimenes, īpaši ar bērniem, kuriem bērniem saistītas, brauc uz ārzemēm un paliek tur dzīvot un strādāt tie, kas ir spējīgi, lai saņemtu saviem bērniem labāku veselības aprūpi ārzemēs. Daudzi maksā no savas kabatas tik ilgi, kamēr var pavilkt, aptaujā draugus, paziņas, radus. Ir gadījumi, kad cilvēki pārdod savus īpašumus, lai tiktu pie ārstēšanas, ir tīpaši jomās, kur ārstēšana ir ar diezgan labu rezultātu. Piemēram, mēs zinām, ka hepatīta gadījumā, kur bija ilgstoša ārstēšana nepieciešama par savu naudu, cilvēki zināja, 2 gadi iztērēšu savu naudu, bet būšu vesels. Onkoloģijā cilvēki par cerību maksā daudz, bieži vien atsakās no visa, lai izdzīvotu. Tā ka jā, sistēmas trūkumus mēs pārliekam uz pacientu, viņu ģimeņu un tuvinieku pleciem. Un, protams, kā mēs runājam par pacientu diskrimināciju un vienlīdzību, mēs joprojām redzam gadījumus, un to ir daudz, kad vienas diagnozes 2 dažādu ģenētisko apakštipu pacienti, viens saņem pilnu komplektu ar zālēm, un otrs nesaņem neko, tāpēc, ka viņam kādā ķeksītī formula veidlapā ir pierakstīts, ka viņam nepienākās. Mēs joprojām redzam gadījumus, kad ir milzīga reģionālā nevienlīdzība. Gan iepriekšējais OECD pētījums parādīja milzīgu atšķirību starp Latgali un Rīgu. Piekļuvi pie ārstiem, braukšanu, kaut vai situācija, ka pacientam ir jāsaņem tikai atzinums vai izziņa vai konsīlija lēmums klātienē aizbraucot pēc papīra, jau tas ir papildus sloks. Nerunājot par zālēm, ir milzīgas atšķirības gan reģionos, starp diagnozēm un apakšdiagnozēm. Tā visa ir iekšējā
sistēmiskā diskriminācija, kuras mērķi mēs saprotam. Mērķis ir radīt godīgāku sistēmu, kā sadalīt neesošos līdzekļus, kuri ir tā jau par maz. Bet pēc būtības situācija ir katram pacientam individuāli viena. Mani diskriminēja pēc slimības veida, pēc apakštipa, pēc ārstēšanās brīža. Bet, jā. Un tas, ko mēs redzam, ka tā ir sistēmiska problēma. Tā nav viena individuāla gadījuma lieta, kuru varētu individuāli risināt, tā kā mēs runājam veselībā ar individuālajām kompensācijām. Ar to nepietiek. Individuālā kompensācija ir ielāps. Mēs redzam par lielām struktūrālām lietām, kuru sakne ir lielais, protams, ka budžets, nepietiekama tur diagnostikas infrastruktūra, bet vispirms tas ir liels. Atvērtās atbildes bija ļoti interesants tāds veids, kur iedziļināties un saprast, ko cilvēki raksta un gaida. Un mēs esam mēģinājuši sastrukturēt, kas ir jādara un kā ir jādara. Bet skaidrs, ka mēs gribam redzēt skaidru apsolījumu finansējuma pieaugumam. Nevis tā, ka mēs te nākamajā gadā mazliet atmetīsim. Mēs gribam redzēt skaidru struktūru. Piedodiet, nākamajiem 10 gadiem. Nevis 3, kā onko plānu veido vai citu slimību plānus. Mēs gribam redzēt lielu ilgtermiņa pieaugumu un saprast, kā darbosies sistēma. Tā, godīgi sakot, gribētu redzēt apsolījumu iekaltu akmenī. Mēs gribam redzēt skaidru plānu, kā mēs samazināsim termiņus uz zāļu iekļūšanu. Mums ir daudz ko darīt sistēmas iekšienē, arī bez naudas. Mums ir daudzas lietas, kas ir sakārtojamas tikai struktūrāli iekšienē. Mums ir vajadzīgi īpaši mehānismi terapijām ar augstu klīnisko iznākumu, bieži vien tikai kavēšanās dēļ. Piemēram, ja mēs pacientu neārstējam pāris mēnešus, kamēr sarakstās pacients ar NVD, viņa slimība aug un progresē, un skaidrs, ka to zāļu lietošana var būt jau vienkārši par vēlu, tāpēc, ka vēzis ir audzis, jau mutējis un izmainījies, un tas mums visiem ir jāpaspēj pamanīt. Un ko mēs gaidām no politiķiem? Lielākais pieprasījums patiesībā pāriet no izmaksu kontroles uz veselības ieguvumiem. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevis ārstējam ar manipulāciju skaitu, pacientu skaitu, kas ir zālē. Mums ir jāsāk mērīt, ko mēs iegūstam. Citādi, ja mēs neredzēsim to sasniedzamo rezultātu, kuram ir jābūt mēs nekur uz priekšu netiksim. Par steidzamību. Cik ātri tas viss būtu jādara? Ja šos ciparus vajadzētu man iztulkot, es teiktu, ka vakar. Vakar, tā ir tāda mūsu latviešu izteiciens, kādu vakar. Tātad mēs 87% no mums uzskata, ka tās lietas ir jādara steidzami. Mums vairs nepietiek ar atrunām, nepietiek ar frāzēm, kaut kādā lēnā garā, tiekamies vēl pēc 6 mēnešiem uz nākamo sanāksmi. Tas nav pacientu interesēs. Mēs ļoti, ļoti ceram sagaidīt skaidru redzējumu par to, cik ātri ko var izdarīt. Un tā lielā lieta, kā inovācijas veselībā ir, mums nāk jauni pētījumi, mums nāk jaunas zāles, un mēs zinām, ka mēs varēsim izglābt arvien vairāk un vairāk pacientu. Dažādu ierobežojumu dēļ šīs inovācijas līdz pacientam nenonāk vai nonāk par vēlu, un tas ietekmē gan iespēju izdzīvot, gan dzīves kvalitāti un sociālo situāciju. Un tas, ko mums visiem vajag, ir tādu lielu sistēmisku pieejas maiņu. Un, ja tā kopsavilkumā, tad mēs runājam par sistēmas izmaiņām, nevis atsevišķiem izņēmumiem. Mēs runājam, kā sistēmas nepilnības tiek uzliktas uz pacientu pleciem. Mēs runājam par to, ka tas lielais pieprasījums ir skaidrs un saprotams budžets. Mēs tiešām sagaidām ne mazāk kā Eiropas vidējo procentu atvēlētu veselībai pārskatāmā nākotnē. Jā, visu nevar izdarīt šogad, bet kaut vēl līdz Lienas Ciliņas pieminētajiem 6% mēs varētu nonākt jau pietiekami drīz. Tikai gribēt vajag. Un jautājums ir, vai mums ir griba un varēšana, vai tikai skaļas runas. Paldies!